Labdien! Mani sauc Tomis Židovs, es mācos Aizkraukles novada vidusskolā 3. C klasē. Šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku Raibā cūka. Senos laikos dzīvoja kāds bagāts kungs. Kungam bija liela raiba cūka, kas ganījās uz tīruma. Kādu dienu kungs redz, ka nabags ceļos nometies planās pret cūku. Kungs prasa, kādēļ tu planies manai cūkai? Nabags saka, es lūdzos, lai viņa šodien nāk pie manis, jo man mājās viesības. Nu tad ņem viņu savu līdzi, saka kungs. Nabags paņem cūku un aizved. Kungs gaida, kad nabags cūku atvedīs, bet nekā nesagaidīs, brauks tā ir pakaļ. Aizbrauc pie nabaga, viņš prasa, lai atdod cūku, bet nabags apgalvo, ka pašlaik cūka esot pie kaimiņa, jo tam arī esot bijušas viesības. Nabags aiziet pēc cūkas un pēc brīža atnāk atpakaļ. Lūdzu, lai kungs iedod zirgu, jo kaimiņš esot ļoti bagāts un viņam kalns iet ar kājām. Kungs zirgu iedod, gabalu pabrauc. Nabags atceras, ka vajadzētu arī no kunga labākas drēbes paprasīt. Domāts, darīts. Viņš atbrauc atpakaļ un kungs drēbes iedod. Nu, nabags kā kungs, brauc pie kaimiņa. Kungs paliek nabaga noplišās drēbēs, gaidīdams, kad šis atbrauks, bet nabags par to nedomājis. Kungs nogaida līdz vakaram un galīgi pārsāks iet uz savu pili. Kundze, ieraudzījusi noplišu vīrieti, noturēja šo par ubagu un lika labi iekaut par to, ka šis grib līst pilī. Sulainis izdami gan pazina, ka tas ir viņa kungs, bet gribēja arī atmaksāt savus parādus. Galdspaža tikai tad saprata, ka tas ir viņas vīrs, kad šis sācis savu palīgā, bet bija jau par vēlu, jo pati bija tā pavēlējusi. Nu, kungs saprata, ka nabags viņu ir piemānījis. Bet nabags pēcbēdu dzīvodams, turēdams kunga cūku, zirgu un valkādams kunga labās drēbes. Notikums. Mans labākais draugs ir dāvis, un mums ar viņu dzimšanas dienas ir vienā datumā. Šogad ilgi domāju, ko draugam uzdāvināt. Staigāju pa veikaliem, aplūkoju vitrīnas, bet nekas piemērots negadījās. Līdz kādu dienu es ieraudzīju mazīti, sarkanu, spožu, ar 2 asmenīšiem, lielu un mazu. Tieši tāds, kāds vajadzīgs īstam puikam, lai kaut ko taču uzmēstarot. Paprasīju pārdevējai nazīti iesaņu glītā kārmiņā un ar nepacietību sāku gaidīt dzimšanas dienas rītu. Beidzot, tas pienāca. Gribējās dāvi gan sveikt vienam no pirmajiem, tāpēc tā kā mēs dzīvojām kaimiņos, jau no paša rīta zvanīju pie Dāvja dzīvokļa durvīm. Durvis atvēra Dāvja māmiņa, un tālumā bija redzams arī kāds jubilārs. Arī viņam rokās bija maza kārbiņa. Apmainījušies ar kārbiņām, steidzīgi taisījām tās vaļā. Klusumu pāršalca skaļi smiekli. Abās kārbiņās bija sarkani, spoži nazīši. Anita lec pa mežu vārde, ierauga lāci. Sveiks, es
vārdi. Kas esi tu un ko tu ēd? Es esmu lācis. Es ēdu medu. Lec vārdi tālāk. Pamana zaķi. Sveiks. Es esmu plakmute vārdi. Kas esi tu un ko tu ēd? Es esmu zaķis. Man garšo zaļkāposti. Lec vārdi tālāk. Satiek stārķi. Sveiks. Kas tu tāds esi un ko tu ēdi? Es esmu stārķis un ēdu plakmutes vārdas. Vārdi savalk muti tūtā. Kur tādus var atrast? Paldies, protams.